skaties, savu uzlicēs, blokā. Viņš ir uzsējis tikai pēc tam, kaut ko uzlicis. Zālais nevar. Zālais ir vidu. Šeit iegūsies, Pagājušo sezonu Ozolnieku komanda, puikas, kuri 97. gadā, mēs paliekām 2. vieta jaunatnes čempionāta volejbolā. Šogad mēs sākām arī labi ar to komandu, Kurzemes kausa izcīnījām arī 2. vietu. Un šeit mēs piedalījāmies tāpēc, ka esam tuvu un ir cilvēki, kuri gatavi spēlēt. Jelgavas novādām un Ozolnieku novādām ir kopējas komandas, kur mēs arī piedalāmies gan Latvijas kausā, gan jaunatnes čempionāta volejbolā, gan lāsi izspēlējam, gan tīotas vasara turnīrs ir. Un vasara turnīrā mēs arī izcīnījām 1. vietu ar tiem pašiem puikām 97. gadā dzīvošiem. Jau viena iespēja, bet toreiz mēs dabūjām tikai 2. vietu. Tas bija kāds 4 gadus atpakaļ. Mēs arī spēlējām Jelgavu un dabūjām 2. vietu. Toreiz mums nesanāca, bet cerība ir, ka šoreiz varbūt, ka sanāks. Piedāvājam visiem bērniem nodarboties ar volejbolu, tieši meitenēm, jā, tāpēc, ka vairāk uz meitenēm mums ir volejbols. Un sākam jau no 2. klase. Jā, un visas meitenes var piedalīties, un pēc tam jau treneris, kurš tā kā pārstāvs volejbola skolu, viņš taisa atlasē, jā. Bet sākumā visi bērni var nākt un trenēties. Un dodiet virsmas sēru, tas ir vienīgais variants, ko pārējais, kāds sanāks viss. Šajā turnīrā man ir tikai viena audzēkne, kura trenējas volejbolā, bet pārējās ir amatieru līmenī, tas, kas ir stundās un interešu izglītības pulciņā nodarbojas. Bet vispār Ozolnieki kā tādi, ne tikai vien tā lielā komanda, bet arī bērni jau iet. Un esam šogad izveidojuši arī Latvijas volejbola kausā, piedalās 2001. gada meiteņu komanda, kuras sāka pagājušajā pavasarī tikai trenēties. Jā. Uzvarējām arī ar viņām Tio, 3. vietu dabujām nelicencēto grupā, un zēni Tio dabuja, izcīnīja 1. vietu. Tā kā ejam pamazām uz priekšu. Zaudējām Aizputes un Rīgas komandām, sacensības beidzās līdz ar to, bet bija ļoti labs treniņš. Pagaidām iet labi, visas grupas spēles uzvarēts, diezgan pārliecinoši, vēl ir lietas, ko uzlabot, protams. Sērvju uzņemšana pie paša sērvas. Tagad sāksies tās īstās cīņas. Mērķis ir Portugāla. 1. vieta, bet būs grūti. У нас очень дружная команда. Мы собрали все с волейбольной школы. Учимся в одной школе, в 3-й средней Долгополской школе. Нам нравится этот вид спорта, нам хорошо, мы надеемся здесь выиграть и поехать в Португалию. В прошлый раз мы участвовали, уже ездили во Францию благодаря этому чемпионату. Хорошо, во Франции мы хорошо отыграли, нам немножко не повезло с подгруппой, потому что мы попали очень сильно, но выглядели хорошо и достойно представили свою страну. Ja paveiksies, kā saka, varbūt brauksim, ja nepaveiksies, būsim 2. vai 3. Lai uzvar stiprākais, es tikai novēlu tam skolotājai, tai skolai un visu, lai mūsu
volejbols iet, pateiks, perspektīvākais nav līdz, viņam iztaisīja tikko operāciju 97. gads, 97. Tad man tā drošība būtu lielāka. Viņš nav šodien līdz, jo viņam tikko iztaisīja operāciju. Pāvils Smurjāņos mācās, aizgāja no mūsu skolas. Bet, tie spēlētāji kādu, viņi mums skolā tādu, viņi kā saka, tā kā, man ir prieks noskatīties, ka ir tomēr skolas, ka tas volejbols ir populārs un izšķens kaut kāda aizpūtas Grunda vai Sigulda un tāds Ozolnieki tepat tās blakām. Tas ir prieks noskatīties, ka mēs spēlējam un no tiem maziem miljoniem varam tomēr to komandu savākt, jo grūti jau mums ir kaut ko konkurēt. Bet, nu, tad tā, ko tu izdarīji?